Halo, 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 vai mani dzird? Dāmas un kungi, jums piedāvājumā ir lielisks komentētājs ar lielisku stāžu sīlams. Labvakar, dāmas un kungi. Mums studijā neliels misēklis, tāpēc dosim jauniešiem nedaudz atpūsties, kamēr notika viss introductions rauns jau principā beidzies. Tas ies, ticamāk, par labu komandai Havens. 1-0 tablo, dāmas un kungi. Ļoti ātrs pistoja rauns uz B. Un nu jau trešā karta šajā brīnišķīgākajā finālā ir atklāta. Gribās jau cerēt, ka būs kaut kāda kulminācija šī vakara izskaņā. Ļoti negribētu vismaz es personīgi redzēt pārāk dominants no viena no kolektīviem. Bet cerams, ka spēle būs aktīva. Dāmas un kungi, mums ir force rounds no komandas Solibet. Redzam, ļoti lēni tiek izspēlēts longs. Ļoti drosmīgi Dans ar kompāniju iztīra visus leņķīšus un izskatās, ka tieši longā arī viņi nobeigs. Ir entrijs uz site, Frips krīt. Tūdaļ palīgā jau ir partneri no komandas Solibet. Kaut kāda apšauda, bet pagaidām vēl kill nav. Discipleks ir precīzs. Pat jau rampā jau ļoti tuvu ir pārējie Havens komandas spēlētāji un 2-1 situācija. Youngs ar Hexeq 1-1 proksijas. Ļoti labi sniegam viņš parādīja pagājušajā kartē, jeb Inferno. Tagad ir iespēja jau rauties pamatīgā vadībā. Nav informācijas par pretinieku proksijam, ļoti tuvu Hexeq ir, bet pagaidām viņš nesteidzās spēlēt savus kārtas šajā raundā. Proksijas pats ar bumbu ir nojausts par to, ka LV varbūt Hexeq un Hexeq ir precīzi, dāmas un kungi, 1-1. Force rounds ir veiksmīgs un mums ir atkal neizšķirts tablā. Ļoti augstcenīgi Hexeq nospēlēja. Protams, bija viņam bumba arī lejā priekšā, bet visi sādi varēja nospēlēt proksijas. Ļoti dažādas iespējas viņiem bija, kā šo raundu nobeigt. Bet Hexeq nesteidzās un beigās arī bija precīzs. Redzam, atbildes force no komandas Havens dodās viņi steigšus uz B. Iespējams, būs kaut kāds ātrais midpops. 3 spēlētāji jau dodas apakšējos tuneļos, tikmēr Rolī, bet mierīgi ieņēmuši longu. Spēlē ļoti pozicionālu spēli. Dodas ārā midā skrīts ar Imposanī, tiks dodas smokes CT-jā. Vecais labais B splits, dāmas un kungi. Frips redz savu pirmo pretspēlētāju, viņš ir precīzs, pirmais kills viņam. Un vēl ļoti uzvarāms rauns priekš komandas Havens. Discipleks sagaida te jau logā pretspēlētājs, ir precīzs, skrīt. Proksijas tālāk ar treidu uz Čipānu. Ir iekšā saitā komanda Havens, vēl viens kills Discipleks skrīt. Hexeq, -1, -2. B-saits ir ciet, dāmas un kungi. Hexeq ir šeit, lai glābtu dienu, un tas būs arī -3 no Hexeq. Ļoti labi sniegam viņš rāda šīs kartas pirmajos raundos. Apstīsimies arī atkārtojumu. Ļoti skaisti no Hexeq, ļoti augstcenīgi, ļoti mierīgi viņš nolasa situāciju un arī precīzi iegūst otro raundu savai komandai. Bet ļoti tuvu bija komanda Havens. Ar visu to Tech9 un ar dažām granātām. Tagad jau būs pirmais ekonomiskais rauns. 2-1 vadībā pagaidām komanda Olibet. Hexeq loverī, te priekšā viņam skrīts ar Imposanīs. Imposanīs skrīt, bet skrīts atbild ar kill pret savus pretspēlētāju. Frips ir apakaļ ieņēmis loveri. Nebūs ļoti interesanti paskatīties, ko iesāks komanda Havens. Nav viņiem daudz ar ko strādāt, bet kaut ko jau var izspiest. Proksijas ar killu, tūdaļ atbild viņam arī Frips. 3-3 situācija. Kāpēc gan ne, komanda Havens? Kāpēc gan ne? Ļoti daudz laika vēl ir abu komandu rīcībā, minūte 10. Redzam, numur 7. spēlētājs, tas ir Vitrāšs, laikam, vaktē longu. Vēl viens kills no Fripa. Jau situācija 2-3. Dosies šortā izskatās, ka skrīts ar bumbu. Tur jau longā rek pieslēdās jām Vitrāšs.
Un vēl joprojām var viss sanākt, viss ir iespējams. Vitrāžam jābūt ļoti precīzam, tur rampā viņi sagaida Janks. Pirmā loža apmaiņa, vēl joprojām beito vitrāšu uz savu komandas biedru. Mēģina nedaudz dabūt laiku, lai Skrīts var mēģināt izspēlēt šo raundu. Sitijā jau nāk palīgā viņam Frips. 1-3 un ne šoreiz. Trešais rauns iet komandai Olībet. Saglabāja arī lielāko daļu ieročus. Un tagad jau būs pirmais tāds īstais bairauns. Pagaidām ļoti tāds mierīgs iesākums. Bija pāris tāda agresīvāka raunda, bet principā komandas ļoti akurāti cenšas izspēlēt raundus. Redzam, komandas Olībet sastāvā Hexq pagaidām līderis. Viņam tūdaļ pēdas arī Frips un Jank. Pil pozīcijā un komandai Havens Proxys atkal izceļās. 4 kili jau jaunajam puisim. Ir vajadzīgs komandai Havens, lai Proxys parāda savu labāko sniegumu. Ir pirmais entrijs skārts vitrāšs ar smoke dabūs Hexq. Īsti nepamanīja, kāds notika. Laikam midā bija kaut kāda apšauda un principā iespēja atgūt raundu Havens komandai. Ir viena cilvēka pārsvars viņiem. Vēl ļoti lēnām mierīgi izspēlē raundu. Te ļoti tuvu Frips midā. No Frips tiešām ir jābaidās. Dāmas un kungi, to es varu pēc personīgās pieredzes jums pateikt. Un pagaidām, jā, tiek ejams šorts. Posanīs. Ar Proxy mēģina ieņemt longu, bet Janka ir precīzi. -2 no Janksa. Un pamazām komandai Havens iespējas uz uzvarēt raundu krītās. Dāmas un kungi. Ļoti tūta Frips. -2 no Frip arī. Un tas būs 4. rauns komandai Olībet. Dāmas un kungi, Čipāns noslēgs raundu ar savu mīļāko ieroci, jeb AVP. Paskatīsimies atkārtojumā. Ļoti labs long holds no Janksa. Tūdaļ arī bija precīzi Frips uz A-saitu. Un Čipāns, tā teikt, ienaglos 4. raundu savai komandai. Kārtē seko no komandas Havens. Tas mazais halfbaņš. Čipāns jau ir ienācis šajā raundā ar entry. Precīzi pret Skrītu. Čipāns redz vēl viens pretspēlētāju topindā, bet, diemžēl šoreiz garām aizšauj Čipāns. Zem lec jau šortā komanda Havens. Tāds dabū Čipāns caur smoku. Arī jau nav nemaz viss tik skaidrs, dāmas un kungi. Nav granātu vienīgi komandai Havens, viens smogs, bet arī ar to var principā izspēlēt raundu, kāpēc gan ne. Izstāst, ka iespējams B kontakts būs. Dāmas un kungi. Izstāst, ka būs B kontakts. Numur 8. Komandai Havens arī atkāpjās. Displejs viens pats saita, ļoti tuvu viņam arī ir Hexq palīgā. Un, Displejsam arī vairs nav granāta. Pēdējais smogs tiek atmests. Skatīsimies, vai komanda Havens izdomās izgāja, bet te jau Displejs kaut ko zina vairāk pa mums. Izdara diezgan labu damage saviem pretspēlētājiem un ir ārā komanda Havens. Hexq ir precīzi. Kaut kāda trade, bet ļoti pārliecinoši B-holds no Displejs un Hexq krita rezultātā, bet ļoti svarīgi trade iedeva un jau rezultāts 5-1. Ļoti pārliecinoši sākums no Olībet komandas pagaidām. Redzēsim, vai Haveniem izdosies vēl kaut ko parādīt šā fināla 3. kārtā. Pagaidām izvēlās default spēlēt komanda Havens. Redzam, 2 spēlētāji dod Slovrī. Hexq atkal ir ieņēmis agresīvu long. Čipāns jau ir nošāvis vitrāžu un pamana arī Hexq. Izdomā viņš nespēlēt agresīvi, nedaudz atkāpjās. Ļoti labi pozicionāla spēle līdz šim no komandas Olībet. Visu laiku viņi dod to spiedienu longā, nebaidās ieņemt arī burku. Es tās, ka Haveniem nav kur īsti izgriezties. Ja nu vienīgi mēģināt to pašu šortu vai midu. Šorts jau ir ieņemts, bet te izstās, ka iespējams sakos šorta rīteiks no komandas Olībet.
spēlētāji lec augšā un Hexecute dabū killu. Skrīt un... Palaik 3-5 komanda Havens. Dans precīzi šipāni iespējams ir maza iespēja atvērt tagad B-site. Durvis ir nosmokots, Dans ir ārā. Displeks ir precīzi, 2-3, nu jau. Hexecute ir ļoti tuvu, bet izstāsta, ka bumba tiks nolikta. Dans kungi 3-2 B-rīteiks. Raujās cauri smokam, jau pirmais spēlētājs, tas ir Janks, viņš krīt logā, turpat Hexecute un Haven ar otro raundu, Dāmas un kungi notur 2-3 šo B-site. Nu, kaut kā diezgan nekoordinēti, vismaz manas pirmā aca likās, ka Olībēt nospēlēja. Viens izskaita durvīs, tad logs, un tad tikai tunelis paspēja pieslēgties. Varbūt kaut kā bišķīt vairāk kopā jāmēģina. Bet, nemeloši, ka man kā neitrālam skatītājiem ir prieks. Jo es vēlos redzēt šo cīņu par titulu. Netiek kauss atdots pēc sagraušanas 3. kartā. Pēdējā nauda ir komandai Havens. Ir arī AVP, ierodas proxy rokās. Zinām jau pēc inferno, ka viņš var būt ļoti bīstams. Māk šis jaunieks kustēties ar gurniņiem. Atkal ļoti lēni Havens izspēlēts, ar Loveri ieņems šortu. Tur viņus jau pretī sagaida čipāns ar Janku. Klasiskais AVP setups uz stūrīšu. Un skrīts! Čīt ir jaunietim! Nu nav citu iemeslu, kā šo izskaidrot. Vienkārši caur durvīm nobar pa Hexecute lodes. Haveniem. Nu jau Haveniem pārsteidzošā kārtā ir priekšroka. 5-4 situācija, visi ir sagrupējušies midā, bet paskatieties, kur ir bumba, dāmas un kungi. Stāsts, Kim Posnīs būs tas, kurš atkāpsies, lai viņi arī savāktu. 40 sekundes, nav daudz laika komandai. Havens kaut kas ir jādara, vai tas būs mits, vai tas būs šorts. Varbūt pat B, bet tur jau discipleks. Un Fripam ir viena dzīvība. Ļoti daudz, kas būs no Daniela atkarīgs šajā raundā. 4 pēcspēlētāji jau tur dodas skrīts, uztais skaņu šortā. 20 sekundes, dāmas un kungi. Ir, Haven ir ārā, dāmas un kungi. Frips ar vienu dzīvību, discipleks netrāpa. Nu, pārāk viegli. Varēja kaut ko vairāk izdarīt. 2 Olībēt spēlētāji, bet 4-2 dāmas un kungi. Izstāsta, ka tas būs 3. rauns komandai Havens. Jānis arī krīt. Nav naudas komandai Olībēt, ir ļoti svarīgi nosēvot saglabāt šo AVP ieroci. Jau min pa pēdām čipānam. Komanda Havens no visām pusēm vienās apspējas. Skrīt. Tūdaļ nāk virsū jau arī Dans, un viņš tomēr dabūs čipānu. Tas ir 3-5 dāmas un kungi. 3. rauns komandai Havens un pat neatstāja nevienu ieroci saviem pretspēlētājiem. Tas ir īstenībā ļoti nopietns pieteikums uz neizšķirtu šajā fināla izskaņā, dāmas un kungi. 3. karte. Komandai Olībēt nav finanses. Iespējams, ka redzēsim kaut kādu interesantu sagatavītu šajā raundā. Redzam, izdomāja vairāk uz longu nokoncentrēties šajā raundā. Viens pats displeks te uz B ar Dīglu. Izrāda spiedienu komanda Havens nedaudz, bet netaisās riskēt. Vēl joprojām 5-5 un redzam, longs jau ir ieņemts līdz pat burkai. Tur vitrāžu ļoti labi lasa situāciju. 1-2. Frips notreido vitrāžu, turpat proksijas pretī. Kas par šāvienu no proksija. Nu, ļoti krispīgi, ļoti krauksīgs šis jaunieks no Liepājas. 2 palikuši Daniels un Ralfs. Daniels dabūs skrītus. 5 dzīvības viņam atstāja Markus, bet te jau Imposenīs. Klusītiņām iziet cauri B-saitam.
Tūlītās viņam pievienosies arī partneri Dans un Proxys. Gribētu teikt, ka uz papīra šim raundam būtu jāiet Havens komandas labā. Kā mēs zinām, šis Counter-Strike. Counter-Strike'ā viss ir iespējams. Čipānam ir AK-47 rokās. Bet nē, nu principā ļoti tuvu neiespējamam var uzvarēt šo raundu komandai Olī, bet Displex izstāsta, ka to saprot un arī atkāpsies. Savācot arī priekš sevis AK-47. Tur jau logā gribēja sagaidīt viņu Dans. Dzīsies arī pakaļ. Ļoti svarīgs saves komandai Olī, bet Čipāns dabūs Danu. Atmetīs arī granāts. Nu ļoti grib Haven izsist šos ieročus. Čipāns uzsprāks no bumbas, bet Displex ar visām savām 5 dzīvībām tiks projām ar AK-47, un tas ir tāds plusiņš komandai Olī, bet būtu viņiem tāpatās pilna iepirkšanās šo raundu, bet ja zinām, katrs kapeiks svarīgi. Katrs kapeiks svarīgi. Ja jūs redzat santīmu uz ielas, jāpaceļ. Kamēr es starp santīmiem, Čipāns jau ir kritis. Pirmais kills komandai Havens, atkal viņi ir ar pārsvaru šajā raundā, 5-4. Redzam, sagrupējušies ir uz B popu. Viens pats ir tikai Daniels Bieziņš. Vai spēs viņš uzdāvināt brīnumu saviem partneriem? -1, -2! Ļoti svarīgi 2 kili no Displex. Freeps pieslēdzās turpat, ja pretī Snipers, bet viņš uzvar duelu pret Proxy. 3-2 situācija. Bet tas ir B saites, dāmas un kungi. Un kā mēs zinām, ar B saitu var tā diezgan čabīgi iet. Hexicue viens pats, nu, ļoti nevajadzīgi no Nadeikina. Janks izlaiž ārā arī pa logu un -2 no Janksa. 6-4, dāmas un kungi, notur pārsvaru komandu Olībet, bet nu, ļoti tuvu bija Haven, lai aizvērtu šo te 5. raundu savā labā un pārvērst maču neizšķirtā, bet Olībet saglabā pārsvaru 6-4 uz tablo, dāmas un kungi. Ļoti svarīgs duels no Fripa bija pārvarēja viņš Proxy. Jo, ja Haven būtu 3-2 pārsvarā, tad, nu, rauns būtu uz ļoti liels jautājums zīmes. Pēdējā nauda komandai Havens. Atzam atkal nesteidzīgi Haven izspēlē default. Ko? Čipān? Dāmas un kungi, es neko negribu teikt, bet par Čipānu ļoti liels bažas bija vienā no pārtraukumiem, un tas, ko viņš šobrīd rāda, sākot ar Inferno, nu, manuprāt, ir pelnījis jaunietis uzslavu. Kā nekā nes viņš Jumpraus vārdu Latvijā. Nu, šis bija kaut kas, ko es tiešām negaidīju. Ļoti negaidīju šāviens. Pagaidām beigsim glezot Čipānu, atgriezīsimies pie raunda. Pirmo reizi pēdējo raundu laikā Olībet jau ir ar pārsvaru, 5-4 situācija. Ļoti tuvu longā neredz, kas spēlētāji, bet Hexicue turpat pretī. Ļoti labs flashbangs no Haveniem un spēlētāju skaits jau tiek izlīdzināts. 4-4, ļoti svarīgs skills komandai Havens. Ļoti svarīgs šis rauns viņiem ir, jo, ja viņi atdod šo, tad uz pēdējo viņiem nav naudas. Principā, vai nu viņi izbeidz puslaika neizšķirtā, vai arī Olībet aizrausies prom un noķert viņus būs ļoti grūti. Redzam, visi Olībet spēlētāji ir sagrupējušies uz A, bet Haven jau ir pagriežušies projām uz B. Pirms sekos vēl viens B kontakts, tā tas izskatās. Visi 4 spēlētāji lēnām dodas ārā no tuneļiem. Olībet vēl joprojām uztraucās par A, laikam saprot. Pretējais saites būs. 4-4 situācija. Ļoti interesants rītaiks būs tagad, dāmas un kungi. Redzam, komandai Olībet nekāds granāts pilnībā nav. Viens flashbangs Jankam rokās. Tas pats flashbangs var izšķirt raundu. Pasteidzās nedaudz te Frips, skrīts viņu nogāž un tas komanda Olībet
neriskēs. Viņiem finansiālais stāvoklis arī nav tas labākais, tāpēc pagriezīsies šie puiši un nosaivos pēdējos ieročus, lai uztaisītu kvalitatīvu bēju nākamajā raundā, kas būs arī pēdējais pirmajā puslaikā, dāmas un kungi. Tā tāds pamatīgs karusels, dāmas un kungi, šajā vakar izskaņā. Pēdējos raundus komandas, kuras dabū to pirmo killu, beigās arī atdod visu raundu. Gribētos pateikties, dāmas un kungi, arī mūsu sponsoriem visiem. Paldies par milzīgu atbalstu visu sezonas garumā. Principā, jā, pateicoties ļoti lielai komandai, viss šis tika realizēts, un es ļoti ceru, ka jums arī visiem patīk. Un ka mēs turpināsim šo te projektu. Manuprāt, ļoti brīnišķīgi, ka Latvijā notiek šāda veida sacensības. Tas bija tas, ko cilvēki, vismaz spēlētāji, ilgi gaidīja. Bet labi, atgriežamies pie raunda, vēl projām 5-5 situācija. Atkal redzam, ka nemaina neko Havens spēlētāji, ieņem mierīgi Loveri. Hexecu ar pirmo entry, te viņš ļoti tuvu sagaida pretspēlētājs, dabūs krītu, impostinīs turpat pretī, mēģinās viņu izdzēt. Abi divi mēģina izdzēt viens otru, kurš nodegs, neviens. Hexecu tiek projām, impostinīs tiek projām. Rauns nedaudz nostabilizējās. Bet Hexecu, viņš vēl nav beidzis. Viņš vēl nav beidzis, dāmas un kungi, turpat mugurā viņam numurs 7. Danci precīzi uz čipānu un Frips dod viņam pretī galvā ar dīglu spēcīgākā pistola. Counter-Strike 2 video spēlē Hexecu tiek projām kaut kādā veidā, bet tur jau impostinīs ir izjās, bet impostinīs! Ak, Dievs! Gandrīz Niko taisīja impostinīs, kas zin. 2-2 situācija, Disiplex. Dabūsim impostinī un 2-2 situācija. Atkal ļoti tūs rauns. Ļoti tūs spēlē abas komandas. Proxiem ir laba pozīcija, tur viņš durvis pīkos Fripu. Frips ir atkal precīzs. Kuro dueli jau uzvar Frips pret Proxiju? Pēdējais paspējas noksot, kaut kas viņam šajā šāvēnā nebija līdz galam reakcija. Izstājās, ka vēl noflakoja, bet, dāmas un kungi, noslēgsies pirmais puslaiks ar rezultātu 7-5. Olibet komandas labā, paskatīsimies uz tabulu. Redzam izteikt līderi Frips un Disiplex ar dubultskaitļiem kilos un abi ar 6 nāvēm. Komandu Havens pagaidām uz priekšu velk Dans sadarbībā ar Proxiju. Redzam atkārtojums no pēdējā raunda. Ļoti daudz dueļu, ļoti daudz treidu, bet beigās Disiplex ar Fripu piebeigs savu darbiņu. Un sagrābs 7. raundu sev. Dāmas un kungi, pēdējā pistoļa raunda šajā Clever virslīgas, OptiBet virslīgas finālā un turnīrā. 4. sezona taču, vai ne, dāmas un kungi? Es, godīgi sakot, nedaudz kā pa mākoņiem. Bet atpakaļ pie pistoļa raunda un redzam agresīvi ieskrien šortā komanda Olibets. Krīci viens pats, nespēs viņš dabūt killu. Dans no Lovera tad nedaudz pieslēdzās. Dabūs Disiplex 4-4 situāciju. Nevar pagaidām neko spriest. Mans var aiziet kā vienai komandai, tā otrai. Janks viens pats longā. Visi 4 Olibets spēlētāji dosies longā. Janka pieslēdz te parteri. Daudz ļoti dueļu. Janks netrāpa, Janks! Kā? Impostinīs ar treidu 2-2, dāmas un kungi. Hexecu ļoti tuvu, impostinīs pretī 1-1. Vitrāši pret čipānu. Čipāns. Jumprava. Vitrāši! Dāmas un kungi, es esmu šokā. Dāmas un kungi. Dāmas un kungi. 6-7. Haveni. Viņi vēl nav izdeguši. Viņi vēl parādīs sevi šajā finālā, dāmas un kungi. Vitrāši ir tas, kurš... Es gribētu teikt tāds trojas zirgs. Nedaudz gribētos pat tā viņu nosaukt komandai Havens, jo tā, kad vajag, viņš varbūt nerāda statistikā tos labākos cipars, bet kad vajag, viņš pieslēgsies. Viņam roka nenokritīsies. Viņš, kad vajadzēs, tad nošaus. Redzam, atkal nebūs ekonomiska raunda. Forso komanda Olibet.
Divi no Havens spēlētājiem agresīvi ieņem tuneļus. Viens pats Hexecue. Nē, nav viens pats. Viņš ir ar Danielu Bieziņu un krīts. Ļoti nevajadzīgs entrijs. Ļoti nevajadzīgs šis bija. Izstāsta, ka Vitrāšs nemēģinās riskēt. Vēlreiz pārliecinājās, vai pretinieki vēl ir palikuši šeit pie tuneļiem, vai viņi aizgājuši prom. Un mierīgi aizies apakaļ uz B-side. Tikmēr jau Olibet lēnām dodas cauri kartas vidum. Redzam, Proxys un Dans uziet virsū šortu. Iespējams, ka būs liela cīņa tagad midā. Tā arī tas noteikti. Šipāts -2. Vai būs trešais? Būs arī trešais! Ko dara šis jaunais no Jumpraus šajā finālā? Jau minēju iepriekš, ka bija spekulācijas par viņu pēc Mirāžas, bet viņš ir tas cilvēks, kurš aiztaisīs heiteriem muti. Un nevis ar vārdiem, bet ar darbību. Dāmas un kungi, Rauls Šipāts. 8. rauns komandai Olibet. Redzam, Olibet nav neviens, kurš atpaliek personīgajā sniegumā. Visi salīdzinoši vienā līmenī turās, visi jaunieši ir formā. Neviens nebaidās. Principā to pašu arī var teikt par komandu Havens. Viņiem ir nedaudz mazāk raunda, tāpēc varbūt tie cipari nedaudz atšķirās, bet pat fināla izskaņa vēl sakos. Dāmas un kungi, tagad vēl viens force, šoreiz no komandas Havens puses, pistolīts ar vienu M4. Atkal mēģina kauties par midu abas komandas, Displeks ar pirmo killu, Vitrāšs krīt. Un vienīgais ierocis arī tiek pazaudēts no komandas Havens. Ļoti agresīvi redzam iziet šortu komandu Olibet. Dans ir gatavs pieņemt side, netrāpa, vēlreiz netrāpa, vispār neko netrāpa. Vēl joprojām visi dzīvi krīt, Dans beidzot, Displeks ar vienu dzīvības krīt, te kaut kā no muguras ielvies, Proxys ar vēl vienu precīzi killu un Kašis pārvēršas pa 3-3, dāmas un kungi. Nogāzīs beidzot Frips skrītu, Proxys ļoti tuvu longā. Šipāns ar vēl vienu precīzi šāvienu, Postīs palicis pēdējais, skritīs arī viņš, un tas ir 9. rauns, dāmas un kungi komandai Olibet, 9-6 tablo. Gribētos teikt, ka neliels pieteikums titulam no komandas Olibet. Neskaidrs ar notikumiem pa priekšu, protams, bet ļoti pārliecinoši ir uzsākuši otro puslaiku. Trešajā kārtā komanda Olibet. Pirmais ekonomiskais rauns arī no Havens, tā kā uz papīra tam būtu jābūt 10-6, bet esam redzējuši pārsteigumu šajā spēlē, kāpēc lai neuztaisīt vēl vienu, bet ļoti ātri krīt Dans, Hexecue precīzi, te maziņš B-pops no komandas Olibet, krīs dabūs vienu. Iedos arī pamatīgu damage arī citiem pretspēlētājiem, bet B-sides ir ieņems 4-2 situāciju. Vitrāšs ar dīglu krīt un Postīs ir palicis principā ar plikām rokām. Mēģinās iespējams izsist AK-47 no Hexecue, bet ļoti viegls kills, ļoti viegli, un tas ir 10-6, dāmas un kungi. Iespējams svarīgākais rauns šajā fināla izskaņā, dāmas un kungi. Vai Haven spēs tomēr atgūt iniciatīvu savā pusē, vai tomēr Olibet aizies šo spēli un dosies mājās kā čempioni. Tūlīt to arī uzzināsim. Ieņems komanda Havens longu. Olibet nesteidzīgi izspēlēs midu. Visticamāk, ka nojauš, ka nav AVP pretspēlētājiem, tāpēc Frips ļoti droši iziet cauri midam. Jau ir šortā komanda Olibet. Vēl joprojām 5-5 situācija. Vēl neesam redzējuši dueļus šajā raundā. Un jau 4. vienkārši kontaktā iziet šortu komanda Olibet. Skrīt, Vitrāšs palicis viens pats. Principā fināls ir uz viņa pleciem. Dabūs viņš jauku. Vai spēs? Vitrāšs uz finālu. Krīt Proxys, kurš mēģināja palīdzēt, krīt arī Vitrāšs, dabūs viņš Hexecue, bet dāmas un kungi 3-1 situācija. Un Postīs arī kritīs, tas ir 11-6 komandai Olibet. Pārāk viegli atdots rauns, pārāk viegli. Principā, ieņem viņu longu, bet kaut kā negaidīja, ka tik ātri. Un tik pārliecinoši, ļoti pārliecinoši komanda Olibet. Vienkārši paņem un kontaktiņā iziet šort, neko vairāk arī nevajag. Pirmais šāviens precīzs, un tur jau
Tur jau daudz vairs nekas neatliek. Izstāsta, ka Havens mēģinās cīnīties par overtime, vēl nekrīt rokas puišiem. Vitrāšs ļoti agresīva pozīcija, viņam ir iespēja arī šajā raundā, principā, kaut ko parādīt, kāpēc gan ne, bet pamanīja, ka viņš ir bet kaut kādā veidā uzvaru viņš do pret Hexecute, tas ir Entries komandai Havens. Pilnībā ieņemts mits. Tas, ka uz longu grupēsies komanda Olī, bet principā tā ir arī pareizā izvēle. Manuprāt, ir AVP čipāna rokās, viņš jau arī pitā ir ielicis. Komandai Havens tikai pistols un skauts Dana rokās. Es nesaku, ka tas nav neiespējami, bet jā, komandai Havens arī palīdz tas, ka viņiem ir viena cilvēka pārsvars. Atgriežās uz midu komandu Olī, bet atmet kaut kādas granātas, grib laikam bišķīt paterināt Havens komandas spēlētājs, bet viņi visi steņi kā zaldāti paliek pēc tā aizsargātā saitu. Pants pacietīgi gaida, ka kāds uztaisīs kļūdu un viņa tēmeklī ieskries, un te jau ļoti tuvu, ļoti lēnām komanda Olī, bet pielavās saitam viens pats tur ar pistolīti, imposadīs, dabūs pirmo, dabūs vēl vienu, 2-4, ļoti dobuli, dāmas un kungi, Tisaplex arī krīt, nevar būt, Havens tiešām uztais vēl vien brīnum šajā finālā, dāmas un kungi, man trūkst vārdu, es teikšu godīgi, es nemelošu, es vispār pēc dzīves esmu godīgs cilvēks, nekad vienam nemeloju. Dažreiz mēdz būt tā, ka aptrūkst vārdi, bet ļoti patīk man Havens pagājušajā raundā. Tas, ka nesagaidīsim atkārtojumu no moderatora, bet nenodrabēja. Palikā saitā un viņu arī aizvēra. 11-7, dāmas un kungi. Nu jau šis ir svarīgākais rauns šajā fināla izskaņā. Redzam, Haveniem pat, ja viņi neizdosies iegūt to 8, būs arī naudas nākamo. Komandai Olī, bet tā var bišķīt jau sāk aptrūkties. Redzam, Fripam ir 6000 viņa kontā, bet ļoti tuvu spēle, ļoti man pilnīgi drabuļi pa ķermeņa skrien, dāmas un kungi. Neko nemaina komanda Olī, bet mierīgi caur midu ieņem short izskatās. Komanda Havens atkal ir ieņēmuši longu. Numur 3, a.k.a. Proxys no Liepājas. Ļoti iemīļotā sniperiem pozīcijā. Uz stūrīšu. Ir gatavs palīdzēt gan longam, gan shortam, gan midam. Visi pārvalda Proxys. Redzam, 0. spēlētājs, jeb Frips. Nedaudz tur ielavies vidus kapatiņā. Principā ļoti daudz opciju šobrīd ir Olī, bet spēlētājiem klasisko default izspēlē Haven, 3 uz A, 2 uz B. Es tas, ka vairāk uz to B tomēr virzīsies komanda Olī, bet iespējams, ka ir informācija, ka snipers sagaida viņus uz A saita. Dans ir arī ar 26 dzīvībām tikai. Tas ir B kontakts ar Lurku, dāmas un kungi. Janka ir ārā. Dans krīt. Minus arī Vitrāšs. Dāmas un kungi, 5-2 situācija. Krīt arī Proxys ar savu sniperu. Un tas ir milzīgs pieteikums uz čempionu titulu no komandas Olī, bet Krīts ir viens pats, dabūs viņš 2 spēlētājus. Raundu uzvarēt viņam nesanāks, bet varbūt tomēr izsis kādu vēl ieroci. Nu, nē, kritīs. Hexecute tomēr būs stiprāk šajā pēdējā duelī. Dāmas un kungi, 12-7 komandas Olī, bet labā. Neiespējams. Nākamais rauns būs šīs sezona beigas, dāmas un kungi. 12-7. Lai cik nu bēdīgi par to nebūtu runāt, bet čempions mums ir jānoskaidro šajā vakarā. Pēdējā nauda tiek iztērēta no Haveniem. Ir snipers, Proxy rokās. Līdz ar to ir arī viss iespējas vēl šo pagarināt līdz pat overtimiem. Kāpēc gan nedāmas un kungi ļoti agresīvi ieņem midu Haven. Pamaina viņi kaut ko savā stratēģijā un redzam jau suicēdā ir nonācis Krīts. Jankam nav nejausmas par to, viņš dodas uz midu. Ieraug pretspēlētāji, tas ir Vitrāšs, dabūs arī nelielu damage un redzam no B atkāpes tagad komandas Olī, bet un arī jādod Krīts savu stipro pozīciju. Kāpēc? Vai par viņu bija tik tiešām informācija? Tāpatās viņš spēlē tuvu. Redzam, teroristu bāzē visi spēlētāji ir ar minūti 10 uz tablo.
Ļoti uzkrīts midā viens pats viņš ir. Janka viņi dabūs ļoti pārliecinoši kills no Jankas. Bet ļoti tur arī pārējie. Havens spēlētāji krīt, Proxys ļoti svarīgs vēl viens kills no Jankas. 4-2. Tamsu kungi pasanīs garām. Nu nevar būt, vai tik tiešām. Tamsu kungi. 3-1 situācija. Dans ir viens pats. Visa pasaule skatās tevi, Dan. Visa pasaule skatās tevi. 45 dzīvības tur patiem pretī jau ir HexQ, dabūs viņš HexQ. Pagaidiet, dāmas un kungi. Dans nav no tiem vājiem spēlētājiem, viņš var. Dans var, viņš ir ārā un dāmas un kungi, Olībet kļūs par virslīgas 4. sezonas čempioniem. Wow! Wow! Ļoti pārliecinoši. Pārliecinoši otrais puslaiks no komandas Olībet. Nespēja parādīt komanda Havens Dastā to savu labāko spēli. Viņi centās, viņi mēģināja kaut kur varbūt kaut kādas mikro lēmumu kaut kur piekluboju. Bet es teiktu, ka šis bija skaists fināls, dāmas un kungi. Ļoti pelnījušas bija abas komandas. Abas komandas izcils sniegumus savos momentos rādīja. Bet turnīru uzvarētāja komanda Olībet. Apsveiksim arī puišus, redzam atvedās abu komandu spēlētāji. Redzam, Markus, iespējams, nedaudz sarūktināts, iespējams, gribēja kaut ko vairāk parādīt no sevis. Ja jau, ka būs arī kaut kāda pēcspēles intervija, kur mēs šo visu varam noskaidrot un uzprasīt mūsu spēlētājiem. Čipāts svaid, Čipāts priecīgs. Brīnišķīgi. Tamsu kungi, Counter-Strike 2 ir brīnišķīga spēle, kas saved kopā ne tikai spēlētājus, bet arī skatītājus. Un cilvēks kopumā. Kāpēc gan ne? Mums ir daudz ne-Counter-Strike cilvēku šeit pie mums, kas viesojās. Redzam, uzvarētāji iziet ārā pie saviem faniem. Galveno zāli ar aplausiem sagaida līdzjutēji. Domāju, ka Hypeworld CEO, Olībet CEO, komandas CEO Artūrs, redzam, ļoti priecīgs. Ļoti nervozēja viņš visu mača garumā. Turpat arī jau atbalvosim abas komandas. Viss strādā. Jāni, mums tūlīt tev vajadzēs. Mums vajag mikrofonu. Nāc, Mankī, tev izcili sanāca. Tā kā tu esi, Mankī, atnāc. Jo tev vajadzēs iedot mēdaļas. Jā, bet mums vajag mums vajag otro vietu no sākuma. Mums vajag otro vietu. Vai mēs varam pasaukt Havens? Pasauks Havens? Nē, neaizbrauc gan. Dāmas un kungi, nu baigi forši. Mums te ir, protams, īsts zelts un īsts sudrabs. Tūlīt, manuprāt, Kristiānam ļoti labi sanāca ar fināla karti. Te arī fani ir priecīgi. Nu, dāmas un kungi, bet uzvarēja tomēr 2-1 Andrejs Nodeikins un ko. Varbūt uzreiz zeltam, tad iedosim, vai pagaidām sudrabu. Vajag sudrabu pagaidīt. Varbūt mums īstenībā vajag meiteni, tas ir pēc ētikas pareizi, kura iedod mums. Varbūt kāda meiteni var palīdzēt iedot medaļas. Tev arī vajag. Iedod meitenei sudraba komplektu. Un, protams, komanda Havens. Kur ir komanda Havens? Mankī. Uzturi vaibu pagaidām. Es aiziešu pēc sudraba. Vaibs tiek uzturēts, dāmas un kungi. Kā viss jūtās? Varbūt varam kaut kā trokstību. Ne? Nu, labi. Būs ieskaidīts. Un iznāk arī mūsu otrā finālists. Jā, Mankī, tev kā komentētājiem. Fināls bija crazy, man liekas. Fināla karta. Man patikās, jā, man bija šeit balss saites sarāba, bija šeit sāp.
kakls, bet ļoti forši. Es gaidīju bišķīt lielāku cīņu uz beigām, bet ļoti. Nu, ideāli tad super nopietno, super skaisto čeku par 200. Nu, normāli, jau nesmaidat. Ar kaut ko vajag sākt. Principā tātad. Dans Sils, Imposonis Šenkerenko, vai ne? Uzvārds bija. Gleists Markus, Lovnieks, vai Lovnieks, kā ir pareizi? Lovnieks. Un, protams, Āris, dāmas un kungi, kopā viņi ir Havens. Pasniedzam sudrabu, pasniedz neviens cits kā Vronga Digitāla galvenā projekta vadītāja. Un, protams, arī viņiem, nu, sudrabs. Kaut kas vēl? Par viņiem. Kurš ir MVP komandā Havens? Proksijas. Labi, nu, intervija ar vienīgo spēlētāju, kurš ir spēlējis gan Amerikā, gan Mongolijā. Viņš ir bijis abās šajās valstīs. Dan, kāpēc tomēr atlidojāt? Nezinu, nebijām gatavi, viņi bija labāki. Daudzi teica Twitch chatā, ja tu uzvarētu, ja tu domāri dabūtu to štuku, tad tu Vērgalē atvērtu e-sporta klubu. Vai tu tā darītu? Nu, varbūt, jūs nenoskaidrosiet tagad. Dažos brīžos mēs arī piedāvājām komunikāciju, Neoplay by Capital, nu, tos voice-komus, tur iegāja Teamspeakā, jā, parādi, iedod viņam to čeku, lai viņš jūt. Varbūt tomēr var atvērt to e-sporta klubu. Klausies par taktikām, no kā izmantoja taktikas, vai tās bija paybacka taktikas? Nē, nu, vienkārši pēc sajūtām. Kā likās, kur vājāk, tur gājām. Nu, tāda arī intervija, dāmas un kungi, sudrabs. Paldies par interviju. Zaudētāju intervijas vienmēr ir grūti dot. Tāpēc paldies Haveniem. Otrā vieta. Paldies Āri. Nu, davai vēl vienu vārdu tevi. Tu esi viens no 2 liepainiekiem. Kāpēc tu esi tik ātrs? Vai tu esi labāks par Brokiju? Jā, es esmu labāks par Broki. Tas bija Ārs Dāms, un viņš paslēpās. Labi, nu, Havens. Un te nu viņi ir. Bijušie hyperoldi, šī ir izoli, bet sporta vārdu komanda. Jūs varat iet. Paldies, Džeki. Šeit arī viņi ir. Nu, nosauc Nikus vai vārds uzvārds. Māki vārds uzvārds? Pusē. Pamēģini pusē. Labi. Daniels Bieziņš, jeb Displex. Jā. Nākam. Nākam, viss pēc kāds, ko es saucu. Rauls Šibāns. Jānis Janka. X. Jānis Janka X. Frips. Roberts Frips. Nu, viņš ir zinām. Nu labi, un, protams, Andrejs Nadēkins. Mums atkal vajag meiteni, kas pasniegs medaļas un vispār arī kausu. Varbūt, lai tomēr Lācis atnāk un padod kausu. Viņš ir šeit. Dāmas un kungs, mums ir diezgan foršs šitais kausiņš. Nu, maziņš, bet ar kaut ko ir jāsāk. Ar ko mēs varam? Kuram man uzbrukt ar interviju? Labi, Daņīla ir slims. Tu biji ļoti skaļš. Vai tu esi tāds vienmēr? Jā. Kāpēc tu uzvarēji 2-1 abus games? Vai tas bija plānots, tā kā tur kaut ko sarunājāt ar bandītiem vai vienkārši, nu, tā sanāca? Sākumā, tā kā pirmais BO3 pret Astrālu, mēs spēlējām 3 mapas speciāli, lai būtu interesantāk. Tā kā, nu, labs games, par visiem interesantāk, nu, bišķi vairāk paskatīties, nevis 2-0. Un trešais sejam, vienkārši gribēs vēl paspēlēt, pafarmot bišķi status, varbūt, nezinu, kā kuram. Ok, nu, runā, ka Astrāla, piemēram, brauks uz Portugāli, bija Rumānijā, jūs bijat Grūzijā. Kādi ir plāni tuvākajiem 3 mēnešiem? Kaut kur arī aizmūksiet? Nu, bez slavenā Riga Open. Mēs gaidām nākamo Cleveru, braucam nākamo Cleveru. Tas arī labi plāni. Starp citu, mums ir, mums tūlīt būs kausas ceremonija, obviously, bet pirms tā mums ir arī īpašās balvas no, pirmkārt, mums ir čeks, ko pasniegs neviens cits kā Aleksandrs Mīdiņš, dāmas un kungi, čeks par štuku. Ok, ko tu darītu ar štuku, ja visi štuka aiziet uz tavu kontu? Atvērt klubu. Liepājā, līdzīgi kā Vērgalē. Ko tu? Atvērt klubu Iecavā. Iecavā? Vangažos. Jaunpilī. Nu, Jumpra vai nevajag klubu? Labi, dāmas un kungi, tad tālāk mums ir ceremonija, bet pirms ceremonijas mums ir dāvankartes no Capital. Nu, šis džeks ļoti ilgi skatījās Best of 3. Mārtiņ, ko tu pārstāvi, kā tevi sauc un ko tu vari pateikt par finālu? Vai vispār par pasākumu varbūt? Tu pats spēlēji 4. līgā. Arī Capital piedalījās. Kamerā. Arī mēs piedalījāmies. Mēs ieņēmām godpilno
5. vietu 4. līgā, kas bija arī ļoti jautri mums. Un tātad mēs ražojam Latvijā gaming dators, esam vienīgie certificētie. Bija ļoti liels prieks atbalstīt turnīru. Fināls bija ārkārtīgi jautrs, foršs. Un Sandim, lielākais šautauts Sandim par to, ka viss šis ir tik forši sarīkots. Tā kā arī no Neoplay spēlētājiem mēs nodrošinām ļoti foršu pieredzi. Došanos uz Valters šautuvi Rīgā. Iespēja izšaut ar 3 dažādiem ieročiem, ko es ceru, ka neviens vēl no jums nav darījis. AK-47, es nezinu, vai tur ir. Man liekas, ka tur ir handguni, bet būs jautri. Ja gribēsies, varēs arī paņemt AK-47. Tur bišķiņ jāpiemaksā varbūt. Aviks tur varbūt nebūs. Kauts. Tātad vēlreiz pārfrazējot, ja kāds nedzirdēja, tātad visai komandai team buildings, jūs varat aiziet uz šautuvi, pašaudīties, tur var uztaisīt tiktokus, Ralf. Tā kā jā, rekur arī ir dāvankarts. Un tagad man vajag visticamāk Aleksandru, kurš pasniegs slaveno kausu. Par 5. sezonas optimitēs par virslīgas čempioniem kļūst Andrejs Nadēkins un komanda Olivets Vecmā. Yeah, let's go! Paldies jums, Džek, apsveicu. Tiekamies, paldies, ka atbraucāt un apsveicu. Pelnīt. Vēl, nu labi, kaut ko pasaki. Nu, let's go, tiekās nākamā sezona. Let's go, paldies visiem, dāmas un kungi. Protams, arī liels paldies atbalstītājiem, komentētājiem. Sāksim ar komandu. Ēriks, Kristiāns Aleksandrs, Rodions, Kirils, Aleksandrs, Madars, Kārlis. Ak, Dievs, ir ļoti daudz, ir arī Reinis, ko es vēl neesmu pateicis, Kirils, protams, tas ir Ovijus. Ērika, kas vēl jāpasaka? Vārds sakot, visiem paldies, un, protams, arī paldies lielākais šiem atbalstītājiem, kas 5. sezonā piekrita un atbalstīja Latvijas e-sporta pirmsākums. Šautauts Optibetam, Jānai un Alvīnai, KFC, Kristīnai, Cyber Empire, Jeģeņiem, Neoplayam, Mārtiņam un Elīnai. Protams, Vronga digitāla satura komandai. Nu, cerams, ka tiekamies arī nākamgad. Šautauts Ērikam par kameru. Paldies visiem un lai jauki un skaisti jums svētki. Paldies!